stāstu. Nu, labdien, mīļie draugi! Šādā vasaras, kā saka, pilnbriedā, jau it kā vasaras sākums šobrīd tieši mēs gatavojamies lielo Jāņu svinībām, ja, kā jau mēs no Kristīnas uzzinājām, arī Zviedrijā svin Jāņus, un cilvēki iet pie dabas, un cilvēki ceļo, un cilvēki brauc atpūsties, ja, un mēs, nutriciologi, šajā sakarā esam sagatavojuši šodien tādu padomu, tādu, man liekas, kolekciju, ja visādiem dzīves gadījumiem. Varbūt, protams, kaut ko mēs aizmirsīsim, bet tad jūs mums droši varat arī pajautāt, ko tad ņemt līdzi ceļojumos. Ja? Un nesen arī mūsu čatiņā bija jautājums, ja, kas ir jāņem līdzi ceļojot, ja? Kādas ir tās svarīgās lietas, ko mēs nedrīkstam aizmirst, jo tad, kad mēs jau esam aizceļojuši, tad jau ir par vēlu. Ja? Tad jau mēs, protams, pasūtīt produktus nevaram, veikals mums nav blakus, ja? Mūsu mājas aptienciņa ir palikusi mājās, ja? Un tad jau mēs dažreiz arī iedzīvojamies daudzās lielās problēmās, un tā vietā, lai tiktu rekorda ātrumā ar kaut kādu problēmu galā, mēs iedzīvojamies tiešām lielās problēmās, un tāpēc, ka mēs vienkārši vai nu nepaņemam līdz produktus, vai nu nezinām, ka mēs viņus varam arī izmantot dažādos veidos, ja. Dažreiz pat ir tā, man taču bija līdzi tie maisiņi koraļu, ja, kāpēc es viņus neiedomājos, ja, tā kā izmantot. Un šodien būs tiešām ļoti interesanta lekcija, es nebūšu viena, ja šī veselības stundā ir piedalīsies mums ļoti daudz pieredzējuši un fantastiski veselības treneri. Tā kā, jā, es ceru, ka jums būs noderīga šī lekcija un varēsiet arī pēc tam beigās uzdot visus savus jautājumus. Un mēs arī uz visiem šodien centīsimies atbildēt, lai tā mums ir tāda ne tikai kā lekcija, ja, bet tiešām tāda veselības tikšanās, kur jūs arī varat iesaistīties, uzdot proaktīvi savus jautājumus, precizēt kaut kādas lietas, ja, jūs tā kā droši, ja, varat vai nu pacelt rociņu, ja tur apakšā ir reactions, ja, kad jūs varat pacelt roku, ja, vai uzrakstīt, ja, kad man ir jautājums, vai arī uzrakstīt pašu jautājumu, ja jūs negribat pieslēgties tiešraidē, ja. Un tā kā būsim kopā un iedvesmosim un mācīsim viens otru, tāpēc, ka dažreiz es pat iegūstu jaunu pieredzi no citiem cilvēkiem, no viņu rezultātiem. Nu ko, jā, mans vārds ir Vineta Meduņecka, kas mani nezina, jā, esmu Koraļu klubā jau 15 gadus un pielietoju šo veselības koncepciju jau 15 gadus dienā, un pēdējos gados es tiešām esmu ļoti daudz ceļojusi, jā, uz dažādām eksotiskām valstīm, tālām valstīm, redzējusi dažādus gadījumus, kuros cilvēki iekļūst tieši šajās situācijās, un man jau ir tiešām izstrādājušies tādi, kā saka, lifehaki vai pilnīgi likumi, ja, bez kuriem es pat nemaz nesāku vispār nebraucu ārā no valsts, ja, jo es zinu, ar ko tas var beigties un ar ko tas ir arī beidzies dažās gadījumos arī man pašai, ja, kad es neesmu kaut ko, teiksim, izdarījusi līdz galam. Nu, lūk, par uztura bagātinātāju pārvadāšanu, ja, es esmu izbraukājusi entās valstis, tālas, tuvas, ja, un čemodānā var vest visu, ja. Man gan kuras Šrilankā vienreiz braucu, man tiešām tur bija ļoti daudz visādi, ja, manas šīs te burciņas līdzi. Un tad viņi tur pētīja, skatījās, es viņiem visu laiku stāstīju, tie ir mani suplementi, tās ir it's my medicine, un viss, un tas man ir vajadzīgs, un neviens nekad, nekur nav atņēmis man nevienu kapsuliņu. Vai viņas ir bijušas cietburciņas vai vaļā, ja ar visām es esmu laista uz jebkura pasaules valsti, ja. Tā kā tādā ziņā varat neuztraukties. Sākumā parunāsim par to, ko tad, teiksim, tad, kad mēs lidojam, ja, kaut kur lidmašīnā, ja, mēs jau ir, ļoti daudzreiz ir dzirdēts, ka tieši lidmašīnās mēs inficējamies, ja, un tā tas arī ir. Mēs sēžam slēgtā telpā, tur šis kondicionieris visu laiku dzenā gaisu, un, teiksim, ja kāds tur klepo, vai kādam ir kāds jauns atkal vīrus vai kaut kāda tur atkal baktērija, ja, tad mēs vienkārši šis gaiss tiek dzenāts par riņķi, un mēs visi tur tajā slēgtajā telpā principā arī apmainamies ar šīm te dažāda veida infekcijām. Tāpēc man vienmēr ir līdzi, vai vismaz pirms ceļojuma, ja, mēs varam iesmērēt šeit ļoti tādās vai nu tējas koku ar emu taukiem, ja,
Vai nu viņu ņemt somiņā, viņš ir kā krēmiņš, jā, viņš arī dažreiz jums noderēs nodezinficēt vai nu rociņas, vai nu pamitrināt ādu, jo lidojuma laikā, ja cevišķi tālie lidojumi paliek ļoti sausa āda, jā, viņš palīdz arī tā kā uzmundrināt sevi, jo viņam šis te tējas koks ir mazliet tāds arī forša lieta, kas ir klāt. Jo mums šis te pirmais ceļš, pa kuru mēs dabojam šīs te infekcijas, protams, ir deguna ļotāda, caur ko mums ienāk šis te viss iekšā. Nu, lūk, un tad man vēl ir tāds lifehacks, kad es mūsu Silver Max, par kuru mēs runāsim arī atsevišķi stāstīs, es viņu esmu pārlējusi tādā mazā pudelītē. Šis kādreiz bija koroļu produkts, ar pipetīti. Galvenais, lai ir pipetīte un lai tas daudzums nepārsniedz to, ko jūs varat ņemt līdzi somiņā, Un tad man patīk viņu iepilināt arī degunā ik pa laikam, lai dezinficējās arī, teiksim, lai ir šī antibakteriālā jau iedarbība, un principā var arī iepilināt acīs, jo caur acīm arī mēs varam visu kaut ko, dažreiz arī lidojuma laikā viņas paliek sausas, vai nu kaut kādas kodīgas, un tā pirmā dezinfekcija, viņa var notikt mums jau arī pašā jau lidmašīnā, tie tādi lifehacki. Tad vēl tie, kas streso, ir kāds, varbūt paceļiet rokas, kuram ir bailes arī lidot, Nu, viņam nav patīkamas šīs sajūtas un vienmēr ir liels tāds stress, Es iesaku, principā, no tā arī izvairīties, par to mēs runāsim tūliņ arī nākošajā sadaļā, kad droši jūs varat izmantot arī augu maisījumu, piemēram, tādu kā grifonija, lai izvairītos arī no šī ceļojuma radītā stresa, jo man, piemēram, arī nepatīk. Man lidot man patīk, bet man nepatīk gatavoties. Es vienmēr tur nevaru savākt to čemodānu, man kaut kāda prokrastinācija sākās, es tur visu atlieku uz pēdējo brīdi. Tāpēc arī noteikti tiem, kam ir stress tādas ceļošanas, tie var izvēlēties arī zālīšu maisījumu grifoniju, un par rezultātiem ar to, un plus arī karstuma nepanesamības, vai panesamības jau šobrīd rezultātu mums izstāstīs viena fantastiska dāma Ilva Līduma, kura jau arī nodot tālāk šīs zināšanas jau saviem cilvēkiem. Ilva, lūdzu. Labdien, paldies! Paldies par doto vārdu. Tātad grifonija, tas ir viens no maniem ejošākajiem produktiem šobrīd Kolāru klubā. Tātad tā dzimtene ir Rietumā Āfrika un Centrālā Āfrika. Un tas ir aminoskābju avots, kas mums nodrošina laimes hormonu, serotīna vielu smadzenēs. Un ko tad viņš dara? Kopā ar vitamīnu B6 un B12 tas palielina sintēzi smadzenēs, tas palīdz normalizēt emocionālo fonu, mazināt trauksmi un atvieglo arī aizmigšanas procesu. Un priekš manis tāds jaunatklājums, lasot informāciju par grifoniju, kad grifonijas sēklas ir dabisks PHTP avots, tāpat kā kafijas pupiņas ir dabīgas kofīna avots. Tātad es grifoniju jau lietoju pusotru mēnesi. Ko es varu teikt? Kas ir tas pozitīvais, kas ir ieguvumi? Pati es esmu kļuvusi mierīgāka, daudz mierīgāka. Es varu teikt, ka manas smadzeņu darbība funkcionē labāk. Esmu atbrīvojusies no aizmiršanas slimības, kur kaut ko noliku vai par kādu tikšanos. Atceros laicīgi visu. Paspēju, esmu laicīgi jau pieslēgusies vai ieradusies. Arī saprotu, ka nepaspēšu, tad viss tiek atteikts laicīgi un pārlikts uz nākamo reizi. Tā kā grifonija arī satur PHTP avotu, šīs te dabīgās ka viņš ir šis dabīgais kofīna avots. Es esmu pilnībā šobrīd jau pateicoties detoks maija programmai un arī turpinot lietot šos produktus, pilnībā atbrīvojusies no kafiju. Urā! Vispār nedzeru, man nav vajadzības pēc kafijas. Un viens no lielākajiem tādiem plusiem vēl ir, kad laikam mājās es esmu šobrīd atkal jau mierīga, laimīga un apmierināta mamma.
Tas ir tas lielākais pluss. Un, protams, arī ja es jūtu, ka man ir gaidām kaut kādi ļoti lielāki stresi vai pārdzīvojumi, tad es vienas kapsuliņas vietā iedzeru 2 kapsuliņas. Un grifonija ir ļoti viegli lietot. Viņa ir tāda maza pudelīte, to mēs varam arī ērti paņemt līdzi somā, ielikt rokas somiņā, un tās ir mazas kapsuliņas. Ja nu gadījumā ūdens nav pie rokas, tad viņi vienkārši ieliek mutē, izsūkā, un pēc tam, kad ir ūdens, padzeramies. Un viņa ir bez garšas, tā kā nekas tur nav sarežģīts. Jā, tas tad arī ir īsumā viss par grifoniju. Ja ir kādi jautājumi, tad lūdzu uzdodiet tos. Es gribēju, lai tu pastāsti, kā ir mainījusies arī tava karstuma nepanesami. Runājot par grifoniju, ja, es uzreiz varu pateikt, ka viņu var, teiksim, ja jums ir stress tieši lidojot, un jūs gribat uzreiz tūlīt iedarbību, tā kā tu teici, vai nu izsūkāt, ja, vai nu arī atvērt mēlis, kādas 2 kapsuliņas izbērt. Ja. Var arī stresam izmantot arī šo te magniju, ja jūtat kaut kādas spazmas vai stress, jo ļoti daudziem, man arī bija jautājums no klientiņiem, ja ko darīt, ja ceļojot sāp galva, sāk sāpēt galva. Ir jāsaprot, no kā tas ir. Visticamāk, tas ir tiešām no šī te stresa, ja, kad šie te kapilāri salīd, tad tiešām grifonija, ja, var lietot magniju, arī asimilātoru zem mēles, ja, lai šķīdinātu šīs te asinis, lai novērstu šo te asins sabiezēšanos, ja, un lai tiešām atvērtu šīs galvas smadzenes, ja. Var mindsetu arī. Bet izstāsti, ka ir tagad. Jā, nu, nākamais tas ieguvums ir, protams, ka šogad es tiešām varu izbaudīt arī to karsto laiku, tad, kad paceļās grādi līdz 28, līdz 30 grādiem un pāri. Es varu baudīt sauli un priecāties par karstumu, jo iepriekšējos gadus ar karstumviļņiem man bija ļoti, ļoti grūti. Man reiba galva, bija tāda sajūta, kad ir tāds dūlums, arī kājās bija, nu, tā kā tūska, jo, nu, viņas sāpēja tās kājas, un pats galvenais, jā, kad dzerot ūdeni, dzerot dzīvo ūdeni un komplektā lietojot grifoniju, nenokavēju darbā nevienu dienu, izpildīju visus nepieciešamos darbus. Tā kā es esmu skolotāja, tad man bija jāsastāda eksāmeni, viņi jāizlabo, jāuzraksta visi apraksti par katru savu skolēnu, kuru es apmācu, un jāizliek atzīmes, un jāpiedalās vēl visos pēc skolas svētkos un notikumos. Tā kā tas arī tāds saspringts laiks. Un es ļoti priecājos, kad es varēju tajā visā piedalīties, arī neskatoties uz karstumiem. Jā, kur mums iestājās Latvijā. Par to es esmu ļoti, ļoti priecīga. Jā. Liela paldies! Tev īstenībā arī man šī karstuma panesamība ir mainījusies, jo tad, kad es kaut kādi 10 vai pat 12 vai vairāk gadi atpakaļ braucu pirmo reizi uz Taizemi, tad es vienkārši, man bija dūla galva, man vienkārši neko. Nu, sakāp šeit, jā. Es vienkārši pateicu, ka es vairāk nekad uz tropu valstīm nebraukšu, jo man vispār nav nekāda prieka no tās valsts, jo es visu laiku staigāju šitādā apkārt. Es neko vispār nesaprotu, man riebjās vispār viss pilnīgi, ja. Tad tagad īstenībā es varu teikt, ka pēdējā laikā es esmu bijusi ļoti daudzās tropu valstīs, ja, un es varu izbaudīt. Man vairs nav šī karstuma nepanesamība, tieši tāpat kā nav vairs arī augstuma nepanesamība, jo šī mikrocirkulācija ir uzlabosies, tā kā reāli korāla klaba koncepcija palīdz arī izbaudīt šos te ceļojumus, ja. Nu jā, to es varu pat piekrist par Dubaju. Tad, kad es biju Dubajā, nu, man bija tikai ceļojums uz 4 dienām, tad, piemēram, pirmās, 2 dienas man bija ļoti grūtas, mēs gan gājām uz to lielo skaisto ziedu parku un visur, kur. Nu, diemžēl es viņu līdz galam nevarēju izbaudīt, jo man tieši no tā lielā karstuma sakāp galvā un iestājās tās dūlums, un bija tikai viena doma - tikt vēsumā, tikt projām no tā karstuma, jo tad vairs nespēju priecāties par to skaistumu, ko tā karstā valsts spēja piedāvāt. Super, jā. Varbūt kādam vēl ir izmainījušās karstuma sajūtas. Tagad es jums lūdzu padalīties, varbūt kāds grib. Kas ir pamanījis, ka karstumu vai augstumu labāk var izturēt.
Nav bijušas jums šādas problēmas. Mums arī Ilvu tikai labi. Jā. Labi. Nu ko, ejam tālāk. Ļoti svarīga lieta vispār, tad, kad mēs kaut kur aizbraucam, ir šī te pretinfekciju terapija. Bet nevis viņu dzert jau tad, kad jau jums esat pamodies gultā un jau tur jums ir sākusies kaut kāda šausmīga caureja, ko es arī esmu pieredzējusi, ja, kādreiz pirms koraļiem, ja. Bet jau saulaicīgi, ja, un plus mums vēl ir produkti, kas paralēli tam palīdz arī apdegumiem un dažādiem iekaisumiem, dažādiem citiem visādiem negadījumiem, un par to mums pastāstīs ārste kosmetoloģija, nutricioloģija Iveta Žīgure. Ivetiņa, lūdzu, un vēl par šo. Paldies! Jā, sveicināt visiem! Tātad, jā, kā jau tu teici, kā jau tu minēji, tātad mums ir šis te brīnišķīgais produkts Silver Max. Jā, man ir tāda pieredze, jā, ar šo te Silver Max, jā, sākumā pateikšu, kas ir tā labā īpašība. Tas ir antibakteriāls šķīdums, tas ir kolodālais sudrabs, tie ir sudrabioni, kuriem ir antibakteriāla iedarbība. Un šie sudrabioni spēja apturēt infekcijas izplatību. Tā nav antibiotika, jā, to mēs droši varam lietot gan maziem bērniem, gan pieaugušiem cilvēkiem. Un, protams, mums pamatā ir atzīmēts, ka šis te produkts ir tā kā ārīgi lietojams. Viņš ārīgi ir noteikti lietojams, viņš ir lietojams dažādiem infekcioziem procesiem uz ādas. Viņš ir lietojams arī tad, ja mums ir problēmas ar acīm, problēmas ar ausīm. Mēs varam pilināt ausīs, mēs varam acis arī mazgāt ar šo te šķidrumu. Mēs varam izmantot tad, ja mums ir aknes problēmas, var vienkārši attīrīt tādu arī pie apdegumiem. Tā kā šim te produktam ir daudzveidīgi iedarbība. Pati es šo te produktu, kā man viņu praktiski izdevās pielietot, ka nācās pielietot, teiksim, tā es redzēju šo te lielisko iedarbību. Nu, īstenībā nevienu reizi bet man bija, es šo te produktu paņēmu līdzi braucot uz Šrilanku pagājušajā ziemā, un es paņēmu līdzi ar tādu domu, ja nu piemetās kāda zarnu infekcija, ja nu ir nepieciešams glābt situāciju, ja tā tad ir šis te Silver Max šķīdums. Nu, paldies Dievam, nekādas zarnu infekcijas nepiemetās, bet kādai arī turistei izveidojās situācija, ka viņa pamodās no rīta, un viņai principā pilnībā bija aizkampusi acis. Ja, viņa patiesībā šo aci nevarēja atvērt un nezināja, ko darīt, jo, nu, protams, apdrošināšana ir, jā, var jau vērsties pie ārsta, bet tas ir tāds komplicēts process, ja, viņa bija par to sabijusies. Grūti pateikt, vai tā bija kāda infekcija vai alerģija, vai viņai kaut kas iekoda, bet es šo te piedāvāju viņai šo te sudraba šķīdumu. Un viņa sāka mazgāt aci, un jāsaka tā, ka uz dienas otro pusi viņa varēja viņu atvērt pilnībā. Un es nezinu, man kaut kas pazuda. Tā, kas tas tāds mums te ir? Kas tas ir, jā? Kas viņu ir izveidojis, interesanti? Es nojaušu, ka Mārtiņš, viņš tikko pieslēdzās. Bet it kā nav mums share screen atļaujas. Nu, labi. Mana. Kaut kāda mistika, kas turpinīja, Vetiņa? Mani dzird, redz? Tevi vairs man viss pazuda. Tagad atradās, jā. Atradies tagad. Tā kā es arī nesapratu, kas notika. Un mazgājot aci ar šo te šķidrumu, diena bija pusē, kad viņas acis bija jau diezgan labā stāvoklī, un dienas beigās tiešām viņa varēja šo te aci, var teikt, pilnībā atvērt. Viņa, protams, turpināja ar šo koloidālo sudraba šķīdumu to aciņu mazgāt, jā, jo, protams, viņa bija apsarkus, varbūt viņa nebija vēl pilnīgi, nu, tādā pilnīgi veselā stāvoklī, bet, nu, bija skaidrs, ka ārsta palīdzība vairs nav nepieciešama, jā, kad tiksim galā, un arī viņā otru aci pamazgāja, lai jo, nu, tā bija tāda nezināmas izcelsmes tūska, un jā, šī problēma tika pilnībā atrisināta, un man pašai vispār dzīvē ir tāda
ļoti laba pieredze saistībā tieši ar acīm, ar šo te koloidālo šķīdumu, jā, jo man pašai bija, ir miežagrauds un ir krustgrauds, un man veidojās tāds kā krustgrauds, tas ir tāds ciets veidojums zem plakstiņa, un man labākā draudzene ir okulists. Un es viņai prasīju, ko darīt. Viņa saka, zini, var kaut kādu antibiotiku, bet visticamāk, ka būs jāgriež, jo, principā, šo te problēmu vienkārši kaut ko pilinot acī atrisināt nav iespējams. Un manā gadījumā es šo te problēmu pilnībā atrisināju. Es vienkārši pilināju acīs šo te silver max šķīdumu. Un man šis krusts grauds uzsūcās, jā, un ne tikai viņš, kā saka, nepalielinājās ļoti spēcīgi, bet tiešām izvairījos no šādas te ķirurģiskas manipulācijas, un man tiešām draudzene, kas ir okulists, viņi neticēja, ka šo te sudraba šķīdumu var iegūt šādu te rezultātu, jā. Man ir bijis, ka es zīdainišķiem iesaku, kur acārs netiek ar konjunktivītu galā ļoti labi rezultāti, jā. Arī pat kosmetoloģijā izmantoju māla maskas samaisu ar šo te silvermaku šķidrumu, ja cilvēkam ir akne. Saka, ka ļoti labi arī palīdz uz apdegumiem, ja šo spreju mēs liekam, bet, man pašai personiski pieredze ar apdegumiem nav bijusi, tā kā var kāds padalīties, ja ir, jā, bet tieši ar acīm ļoti, ļoti pozitīva pieredze. Var pateikt, principā, jebkam, kam ir bijusi problēma, gan arī pats sev esmu palīdzējis atrisināt ar silvermaku šķīdumu. Man ir pieredze ar apdegumiem. Es apdedzināju pirms nedēļas ar lokšķēru roku, taisot meitai matus, lokojot. Jā, varbūt varēja kaut kā redzēt. Tas ir, man jau tā āda nenākusi nost, tā virsēji apdegusi, un ir jau jauni tādi maiga ādiņi. Es viņu katru vakaru silver maksu, un pēc tam virsū emu smērēju. Super, paldies. Tā kā darbojās, jā. Es arī nesen gludināju veļu, un man ir gludeklis, kuram ir ļoti spēcīgs tvaiks. Vienkārši, un es sapratu, kad ir, jā, uz šitā lielā pirksta, kad, ir jau traki, jā, kad ir apdedzis, jā. Un es vienreiz tā kā uzpilināju to sudrabu, tad arī pagāja kaut kāds laiciņš, vēl vienreiz viņu uzpūtu, jā. Un es, tā kā jūtu, kad jau būs tūlīt, jau redz, ka tā tūzna ir veidojusies, jau tāda tā kā tā āda uz augšu. Tad es pa virsu uzsmērēju emu oil. Ja? Un tu vari iedomāties, es pēc kaut kāda laika jau par to biju aizmirsusi, man nepalika vispār nekas. Man pat nebija ne tūzniņa, ne sarkanums, tāpēc, ka droši vien palīdzēja tas, ka tas bija vienkārši ļoti operatīvi, jā. Un tagad mēs jau arī brauksim kaut kur pie dabas, būs visādi ugunskūri, būs tur cepšana, jā. Arī, ja mēs braucam saulē, mēs apdegam, jā. Arī Latvijā var ļoti šobrīd spēcīgas iedarbības saule. Es redzēju nesen šajās brīvdienās meitenes, kurām bija vienkārši koši sarkans dekoltē, vienkārši ārprāts, es nezinu, kas tur tālāk notiks, ja? Tad silver max koloidālam sudrabam ir tā īpašība, ka viņš novērš šos te apdeguma radītās baktērijas iedarbību, kura parasti sēd šo ādiņu, ja? Tā kā, ja jūs esat kaut kur, jebkur apdeguši, tad vienkārši viņu vairākas reizes tā kā apsvidzinat ar sudrabu, ja? Un es tomēr ieteiktu arī vēl tad, kad viņš ir iesūcies, vēl pa virsu uzsmērēt vai šo te emu teisko eļļu, ja? Kas arī ļoti reģenerējoša un pret apdegumiem, ja? Ātri iedarbojās. Vai arī, ja jums nav šī lielā emu, tad jūs varat arī lietot ar tējas kociņu, ja? Šo te mazo dziedinošo balzāmiņu emu. Ļoti labi rezultāti mums ir. Kāds varbūt vēl grib rezultātu padalīties par apdegumiem? Jā, īstenībā es varu padalīties par apdegumiem. Tā kā es strādāju ar zaļo būvniecību, man bija kaļķis. Tieši, kas saka, ziemā sanāca bija visas rokas apdedzināt ar kaļķi. Video ir, kur pēc tam man kaut kur nedēļas laikā, jā, principā jau sadzīja tā, ka ļoti minimāli bija redzams. Iepriekš bija viss jēls. Tā kā, jā, ar tā nokā nevarēja strādāt. Tā kā, jā, silver max bija ar emu, es toreiz smērēju, tā kā, jā, strādā, bija ļoti labi.
Jā, super. Nu, ja vēl ir šīs te vaļējās brūces, kad jūs gribat, lai viņš, teiksim, šis te līdzeklis jums noklāj šo te vaļējo brūci, jā, tad, protams, Silver Max ir labs, viņš nu, tā kā dezinficē, bet vislabāk pārklājiet, jūs varat nopirkt arī Silver Gel, jā, Koraļu klubā ir tūbiņā, viņš ir tāds tā kā ziedīte. Ja, un tad jau viņš, kad uzsmērē, tad jau viņš tur nu, pārklāja šo te visu brūci. Jā, es atceros, mums bija pasākums navigatorā, bija tās Mārtiņa visas rokas, kas bija jēlas pilnīgi, ja. Un tur jau 2 dienās viņam jau palika daudz labāk un nepalika nekādas sekas no tā visa. Super, jā, paldies tev. Tā. Kas ir vēl must have ceļojot? Īpaši, ja jūs braucat uz kaut kādām arī citām valstīm, labi, pie Latvijas baktērijām, vīrusiem, tārpiem, varbūt jūs vēl esat pieraduši, ja? Tur varbūt es tik ļoti tam nesekoju, ja? Tad, kad es kaut kur izbraucu ārā, bet ja es braucu vienalga uz kaut kādu citu valsti, ja, tad noteikti iekšķīgi ir jau profilaktiski mēs lietojam jau arī prettārpu un pretbakteriālos līdzekļus. To pašu sudrabu profilaksei, ja jūs varat pa vienai ēdamkarotei 2 reizes dienā tukšā dušā iedzert, ja. Jo, kāpēc mums tieši notiek viss šīs nelēmas? Es atceros savu pirmo ceļojumu uz Turciju, kad es vienkārši pirmo Turcijas daļu biju tāda ļoti priecīga, nākošās dienas man bija vienkārši kaut kāds vēdera nenormāla infekcija ar vienkārši vaiprātīgu caureju, man bija ļoti slikti, un tad es vēl korāļus nepazinu, es vispār nezināju, nu, ko darīt, tad man kaut kādas tur stipras zāles atnesa no veikala, un tad tur kaut kā, ja. Bet principā varēja arī no tā visa izvairīties profilaktiski vienkārši viņus lietojot, un šobrīd ir arī tāda prakse, ka tad, kad arī mums vienreiz bija arī Turcijā Gold for Gold pasākums lielais, kur reāli kaut kāda 1/3 daļa no cilvēkiem, kas tur bija, ja arī korolieši, viņi vienkārši saslim ar kaut kādu bīstamu vēdera vīrusu, jo mēs nezinām, vai tur kaut kādas ūdenī ir šīs aļģes vai tajā ēdienā, jo tas, kas viss mums ir ārpus Latvijas, pie tā organisms vēl nav pieredis, ja, un tās infekcijas un arī šie te dažāda veida tārpi mēdz būt tādi, pret ko mums, nu, principā imunitāte vispār nestrādā, jā. Es zinu savas māsītes stāstu, kad viņa atbrauca no Taizemes, jā, to viss Koraļu klubs zina, šo te džinitas strongoloīdu, jā, kad viņa atbrauca no Taizemes, un viņai jau uz Taizemes ceļojuma laikā sākās ļoti spēcīgas sāpes kreisajā paribē, tur, kur aizkuņģis, jā. Nu, viņas tās spazmas bija vienkārši briesmīgas. Viņa nevarēja ēst, viņai uzreiz sākās kaut kādas šausmīgas lēkmes. Ja? Tad viņa aizgāja pie ārsta, viņai pateica, ka viņai ir aizkuņģī akmeņi un jāveic operācija. Bet, nu, protams, viņa sāka tīrīties. Un toreiz viņa tīrījās ar diezgan spēcīgu prettārpu programmu, ja, nu, tikpat labi tā varētu būt arī kolovada, ja, kuras laikā ja mēs ierobežojam šo te ēšanu, un viņai iznāca šādi te tārpi strongoloīdi ārā, ja, viņai pat ir nofotografēti viņi, tāpēc, ka tur tiešām ir tā tārpu invāzija, jo tur ir silts, šis te viss te arī klimats to veicina, ja, kad viņi ir dzīvi, viņi ir gan ēdienā, visu kaut kur, ja, un profilaksei ir labāka nekā reāli jebkura ārstēšana, ja, kad jums tiešām jau jādabū visas šīs anakondas ārā no sava organisma, un tie nav nekādi mūsu izdomājumi, tie ir reāli jau dzīves fakti ar dzīviem cilvēkiem, kam mēs esam paši tā kā izgājuši cauri. Tāpēc es vienmēr, kad es braucu ceļot, es sāku, vienkārši man ir prettārpu tīrīšana. Nu, nevis tā kā tīrīšana profilakse vienlaicīgi, ja, un tās devas, teiksim, ja es Latvijā dzeru, piemēram, parafait pa 2 reizes, tad es Indijā, piemēram, dzēru pa 4 2 reizes, ja, jo es zinu tur, kas viss notiek mums, ja, arī Indijā, ko tik nevar kam iedzīvoties, ja. Bet tad sanāk, es atvainojos pēc jautājums pa vidu, bet tad sanāk, ka nevis jāsagaida, kad brauc mājās, un tad jāsāk lietot, bet jau tur esot jau jāsāk, jā. Jā, jau tur. Jā, jo toreiz jau džinita atnāca ar jau milzīgiem tārpiem, jo tu jau vari tur dabūt to oliņu, saproti, un viņa tev momentā iedzīvojās kaut kādā orgānā, ja, un sāk vienkārši attīstīties. Lai tas viss nenotiktu, ja, tad es vienmēr visiem šo te arī profilaksi iesaku, ja. Nu, piemēram, parafaiti, man nav buņģiņa, ja, es viņu esmu izdzērusi pagājuši Indijas laikā.
Bet tur ir principā 12 dažādu zālīšu ekstraktu maisījums, jā. Jo viņš nomāc dažādu bīstamas helmintozes, jā, arī patogēno baktēriju un sēnīšu iedarbību, principā arī helikobaktērija, jā, pastiprina arī šīs detoks funkciju, zarnu peristaltiku, arī atjauno zarnu sieniņas, jā, visām šīm zālītēm ir arī dažāda spektra iedarbība, jā. Tur ir melnā valvrieksta ekstrakts, tad ir liellapu drudzene, arī ekstrakts, ja? Tur ir garais pipars, ja? Kas ir helikobaktērijai un kandidai arī ļoti iedarbīgs, ja? Tur ir timjāna lapu ekstrakts, tur ir ķiploka ekstrakts, salvijas lapas un raudene, ja? Kas veicina gan žults atteci, gan viņam arī urīna dzernoša iedarbība. Pie reizes jums arī veicinās zarnu trakta darbību, jo daudzreiz ir tā, ka kaut kādā svešā vietā diezgan slikti strādā šie te gremošanas procesi, tur notiek dažāda pūšana, rūkšana, ja vēl jums nav pierasts klimats, ja tur ir pārāk karsti, un jums vēl ir kaut kāds stress no tiem pārvēraucieniem, tad arī šis ēdiens ļoti slikti pārstrādājās, tā kā visi šie arī pretārpu līdzekļi būs tādi, kā sakam, gremošanu veicinošie, ja. Tad tur vēl ir, es nosaukšu, krustnagliņas ziedpumpuru ekstrakti. Ja? Ekstrakti ir vispār 20 reizes spēcīgāki nekā vispār parastais sastāvs, ja ir vienkārši krustnagliņas. Ja? Tad ir altijas saknes ekstrakts, ja? Kas arī principā šķīdina gan gļotas, ja? Gan palīdz klepus gadījumos, atkrāpošanai. Ja? Tad viņiem ir arī plaša spektra iedarbība arī uz visādām citādām problēmām. Piparmētras lapu ekstrakti, pelešķa, garšaugu ekstrakti, ja? Un tā tālāk. Jūs varat kombinēt, piemēram, varat vai nu tikai parafaitu paņemt, jā, vienu, vai arī ņemt melno riekstu kopā ar ķiploku. Arī viņi ir ļoti spēcīgas iedarbības pretparazitārie līdzekļi, kuriem principā jau viņi būtu jāsāk lietot tad, kad jau tajā dienā, kad jūs jau sākat braukt ārā, ja, no mājas un visu šo te laiku, ja. Un paturpināt arī pēc tam kādu nedēļu pēc tā, kad jūs esat arī atgriezušies no šī ceļojuma, ja, lai izvairītos no kaut kādām jau komplikācijām. Varbūt ir kādi jautājumi vai pieredze ar šo? Jā, man ir jautājums, par kuru produktu jūs runājāt to garo uzskaitījumu? Pirms jūs pie... Parafaitu. Par parafaitu. Labi, paldies. Jā. Viņam ir ļoti tāds plašs sastāvs, ja, kuru jūs varat lietot. Lūk, tātad pretārpu līdzekļi mums ir parafaita, mums ir melnā rieksta lapas un mums ir ķiploks. Ja? Ķiploka ekstrakts, garlic ekstrakts, kuri arī ir ļoti plaša iedarbība viņiem abiem diviem, ja. Tā kā bērniem varat dot, piemēram, ja viņi ir maziņi tur, nezinu, melno riekstu, ja, ar ķiploku, ja, un lielākiem jau parafaitu. Varat arī, ja jums ir visi, man citreiz ir visi, un tad es tur visus, jo es nezinu, kura baktērija, kas man tur pieķersies, ja. Jā, es varu teiksim par parazītiem. Es atceros, ar citu bija brālim gadījums. Viņš tieši Covid laiku bija iesprūdis Gambijā, Āfrikā, un tad viņš bija atbraucis atpakaļ uz Angliju. Tur viņam ārsts nevarēja īsti palīdzēt, nevarēja saprast, kas viņam tur ir. Viņam vēdā bija problēmas. Aizbrauca arī uz Vāciju, tur arī caur draugiem, it kā labi ārsti, visi nevarēja palīdzēt. Un lidojumā uz Latviju viņš atcēla, kā saka, lidojumu, un tad viņš man tieši pateica, ka viņam ir problēmas ar vēderu. Un tā kā es jau biju šajā klubā kādu pusgadu, tad jau es nojautu pēc to, ko viņš saka, kas ir pa problēmu. Tad es teicu, brauc šurpu, mums ir vineta, paēdīsim restorānā, kā saka, kaut kādu ēdienu, saku, viņi tā nokonsultēs un paskatīsimies, kas būs. Neko, mēs uztaisījām, sniedzos kādu tieši programmu, izrakstīja, bet pirmais bija tas, ka viņš pirmo reizi varēja pirmo nakti labi gulēt. Un jau otrā, trešā dienā viņš, kā saka, aizbrauc nopirkt vistiņu žāvētu, zivis žāvētu un varēja normāli ēst. Tā kā viņam jau bija šī problēma sakārtot. Jā, tā kā laimīgs cilvēks.
Nu, jā, man jau uzreiz bija skaidrs pēc Āfrikas, ja cilvēks vispār neko nevarēja ēst, viņš bija tievs vispār izģindis, ja. Viņš pat pasūtīja restorānā toreiz vispār kaut kādu vieglu zupiņu. Es saku, kāpēc tu neēd? Viņš teica, es neko nevaru iēst, ja. Viņš jau vairākus gadus neko nevarēja iēst. Programma bija Parašild Plus. Kā jūs domājat, ja? Plaša spektrā, kā saka, attīrīšanas programma Parašild Plus, un 2. dienā cilvēks sāka ēst, un viņam principā Parašild Plus laikā arī atrisinājās šī problēma, un nav vairs atgriezusies, tā kā, jā. Tas ir fakts. Un īstenībā arī atgriežoties no siltām zemēm ir dzirdēts, ja, arī ļoti tādi bēdīgi stāsti cilvēkiem, viss šīs te malārijas un šīs te dīvainās vispār slimības, ja, kad atbrauc cilvēks un vispār neviens ārsts vairs nevar saprast, kas ar viņu ir, ja. Tad jūsu rokās ir šie te plaša spektra attīrošie līdzekļi, kuri tiešām var palīdzēt arī pēc tam, ja cilvēkam jau ir problēmas. Paldies, Mārtiņ! Nu ko, tad vēl viena tāda sadaļa un liela problēma, ja, pārbraucienos ir šie te gremošanas traucējumi. Gremošanas traucējumi un arī kaut kāda šī te arī bakteriālā infekcija, un par to mums pastāstīs Kristīna Zīlīte, arī savu rezultātu, un par 2 fantastiskiem produktiem, ko mēs arī ņemam līdz ceļojāt. Jā, Kristīnīt, lūdzu. Jā, paldies. Tad manējā tēma ir šoreiz asimilators, 6 kafejnīca, bet izvilkši būtu ciņa, jā, asimilators, tad viss ir. Nu, īstenībā, jā, ir jāsaka, kad ir jāsastāda kaut kāda apliecina ceļojumam, tad es varētu teikt, ka šī man tā kā ceļojuma apliecina, jo asimilators man vienmēr ir mājās, neskatoties ne uz kādiem apstākļiem, jo kaut vai dēļ tā, lai palīdzētu tieši tā, kā Mītēt minēja, gremošanas procesiem, jo, nu, mums ģimenē patinot ne tik ilgu laiku atpakaļ bija tāda kurpju kastes izmēra kastīte zāļu, kur bija mums, kas nesamāna kā nosaukumu, bet bija tāds rozā tabletītes maziņas, kas bija jāēd uzreiz pēc ēšanas, ko aptiekā varēja nopirkt, pasakiet man, kā viņas saucās, viņas visiem ģimenes ārsti izrakst. Atsakot, mums viņas mājās tā kurpju kastīte pilna. Mezimporte, un tad bija tās sūkājamās renī, manuprāt, ja, kas jau zem mēles jāliek. Tāds mums bija tā kā, nu, tiešām ļoti daudz mājās, un pēc katras ēdienreizes mēs principā vīru gājām viņas ēst, jo visi dedzināja. Vienkārši nesēdus to, ko ieēd, visi dedzināja. Šī problēma jau mums nav tagad ļoti ilgu laiku, tāpēc, ka organismi jau ir attīrīti, un mēs ejam šo veselības koncepciju regulāri. Bet, nu, asimilators ir viens no tiem produktiem, kas tātad palīdz tiem gremošanas procesiem. Tas vispār ir tāds, kā varētu teikt, nu, darba zirdziņš organismā, jo, nu, ja tā iedzinās, tad ferments vispār, ko nozīmē latīņu valodas ferments, tas ir ieraugs, un tieši pateicoties šim ieraugam, organismā notiek tie saucamie ķīmiskie procesi, lai to tātad pārtiku palīdzētu sadalīt, sašķelt. Un tad viena procesa laikā notiek vairāk tie procesi. Olbaltuma pārstrāde, tā pašā laikā notiek arī pārstrādājas tauki, un vēl absorbojas ogļhidrāti. Respektīvi notiek vairāk tie procesi, un asimilators ir tieši tas, kas palīdz šos procesus tātad vadīt. Jāsaprot, gan tas ir, kad viens pats asimilators nevar darboties. Ļoti svarīgi šajā gadījumā ir, kad ir šis skābju sārmu līdzsvars, un tikai tad tā saucamo fermentu aktivitāte norisinās vispilnvērtīgāk. Tad, kas vēl būtu jāpiemina par tādām svarīgām īpašībām tieši asimilatoram, tad to es pateicu, ka pieklās gremošanas procesā un palīdz pārstrādāt pārtiku, bet tie arī fermenti mums normalizē vielmaiņu organismā un veicina arī svaru samazinājumu. Varbūt tie cilvēki, kas zina, kas regulāri lieto, tad asimilators ir noteikti viens no tiem produktiem, kas palīdz uzturēt to svaru, nu, normālā proporcijā, teiksim tā. Vēl tie arī fermenti stiprina imunitāti un palīdz izdzīt visus toksīnus no organismiem. Kā arī nodrošina šūnu atjaunošanos un pātrina organismu pašattīrīšanos. Tā kā es uzskatu, ka ceļojumā tas ir vienkārši must have, tie, kas nelieto ikdienā, tad organismā ceļojumā noteikti tas ir ļoti, ļoti svarīgi paņemt šo produktu līdzi. Un vēl, kas ir svarīgi, tas asimilators pie kaut kādiem sasitumiem vai brūcēm palīdz šo veicina brūču dzīšanu. Un par šo man ir konkrēts piemērs, šoreiz man nav bilde, bet mums bija tāds gadījums pirms 2 gadiem Grieķijā, kad dēls pamanījās 2. dienā salauzt savu degunu, braucot pa bērnu Slitkalniņu lejā baseinā.
ļoti neveiksmīgā veidā, un viņam, jā, ierodoties tātad ātrajā palīdzībā uzņemšanā, konstatēja, ka viņam ir tas viegls lūzums deguna kaula vidusdaļā, un viņš izskatījās, maigi sakot, diezgan briesmīgs nākošajā dienā. Viņam, protams, nevajadzēja nekāds tenus likt, neko, viņš bija tāds viegls lūzums, bet tāpatās bija, jāievēro tie piesardzības pasākumi. Bet otrā dienā, kad viņš pamodās, viņa acis bija, viņš kā tāds, es nezinu, avatars izskatījās godīgi, viņš bija tā aizpamps un zils, kad mēs nezinājām, kur viņu iesākt, jo tomēr tā bija ceļojuma otrā diena. Un tad mēs arī ņemām talkā konsultējāmies ar mentoru un ņemām talkā, viens produktiem bija tieši asimilātors, ko mēs lietojām diezgan lielās devās. Es kaut kā nebiju tajā laikā sapratusi, ka viņš arī var šīs tūskas noņemt, bet jā, tūskas tika noņemts diezgan veiksmīgi, jo 4. dienā jau izskatījās, ka viņam bija zilumi, viņam bija pušumi, bet viņam nebija vairs tā briesmīgā tūska, kas viņam bija 2. dienā tikko pēc tā sasituma. Tā kā tas arī viens no tādām lietām, ko padomāt, ja ir gadījumā kaut kāda sasituma, un bieži tiem cilvēkiem, kas kāp kalnos un iet garas teiksim, pastaigas un ceļo tieši ar trekkings, tas saucās, jā, laikam, moderni, jā, bieži ir visādas tieši pietūkušas postītes un asimilātors tieši ļoti labi palīdz šīm visām problēmām. Tā, kas man vēl būtu jāpasaka, vēl kas, jāsaprot arī, ka fermentu patēriņš organismā palielinās tieši, ja cilvēkam ir, tā skaitā, vāja gremošanas trakta darbība, gremošanas orgānu vispār slimības, liekas svara gadījumos, bet arī tad, ja pavainās imunitāte un ja ir kaut kāda organisma intoksikācija, tā kā, ja jums ir saindēšanās, pieņemsim ar pārtiku, tad, jāsaprot, ka tās visas funkcijas, kas notiek, lai sašķeltu tātad barības produktus organismā, viņas tiek stipri palielināt notiek, un šajā gadījumā asimilātors ir tas, kas varētu palīdzēt arī šajos gadījumos. Vēl, kas ir svarīgi, man pieņemsim, es esmu cilvēks, kam ir pie lieliem stresiem ir agrāk, šoreiz tagad jau vairs ne, bet agrāk man bija ļoti nestabils asinsspiediens, man bija pārsvarā paaugstināts asinsspiediens un tādā ļoti kritiskā situācijā. Es parasti ņēmu 2 asimilātoru kapsulas, atver viņus un sajaucot ar nelielu daudzumu ūdens un izdzerot, asimilātors stabilizējās. Īstenībā tas ir pārsteidzoši, bet bez kaut kādām medicīnas līdzekļiem asimilātoru to asinsspiedienu iespējams nostabilizēt tieši ar asimilātoru. Tos esmu saviem pārbaudījusi neskaitāms reizes. Tā, tad otrs produkts, ja varbūt kaut kādi jautājumi par asimilātoru ir, tad var pajautāt, ja ne, tad es varu tālāk par nākošo. Nav, ja? Tad nākamais produktiņš, kas man jāparāda, ir skudrukoks. Un skudrukoks ir, tas arī vienmēr ir mūsu mājas aptieciņā, un šis ir tāds, varētu teikt, tā dabas antibiotika, dabīgā, naturālā veidā iegūta, un tad tas ir vispār skudrukoks, varbūt, lai iepazīstinātu sākotnējo produktu, tad tas nosaukums ir tieši cēlēs no šī koka, jo šī koka dubumos dzīvo, tā arī ir skudras. Un Peru un Meksikas iedzīvotāji jau ļoti sen pazīst šo koku un zina tās ziednieciskās īpašības, un arī pat nosaukuši to ir par dievišķo dziedinošo koku. Un tas, kas slēpjas tajā kokā, ir tieši tā pašā mīzā, mīza ir kā dabīga antibiotika un tiek izmantot medicinā jau ļoti senos laikos, bet arī 1981. gadā FDA iekļaus šo koku. Es atvainojos, jautājums no iesācēja. Kas ir skudrukoks? Paudiārko? Paudiārko, jā. Paudiārko gan ir 3 veidos. Es šobrīd runāju vairāk par šo. Tas ir barks, tas parastais. Jā, man tas arī ir parašķildā. Pateicos par atbildi. Jā. Un skudrukoks, tātad, kāpēc viņš ir tieši dziedniecisks, ir dēļ tā, ka skudrukoku sastāvā ir lapahols, tāda viela, un tā ir galvenā mīzes sastāvdaļa, un tā arī tieši piešķir mīzai antibakteriālu iedarbību. Varbūt neiedziļināsimies, kā viņi tur īsti iegūst un kā viņi pārvērš tajās mūsu kapsuliņās. Svarīgi atcerēties vienkārši, ka tikko ir mazākā aizdoma, kad varētu sākties kāds iekaisuma process, obligāti ir jālieto Paudiārko. Ir vairāk situācijas, protams, kad viņš būtu tā kā jālieto varbūt ikdienā. Mēs viņus personīgi mājās nelietojam ikdienā, izņemot antiparastāro programmu, ja parašildi, ja mēs ejam, ja. Bet pārējā laikā tikai tad, ja mums ir aizdomas, ka tūlīt kaut kas sāksies, tad mēs arī viņu sākam lietot. No devām nevajag baidīties. Parastā deva, man liekas, tur ieteikts vienu kapsulu 3 reizes dienā vai pat tikai 2 reizes dienā.
Bet, ja ir ļoti kritiska situācija, mēs viņu lietojam diezgan lielās devās. Es personīgi lietoju 3 reizes dienā par 5 kapsulām. Man ir pazīstami cilvēki, kas ir lietojuši par 10 kapsulām 3 reizes dienā pie ļoti, ļoti akūtas situācijas, un arī tas viss darbojās. Es viņu jaucu kā tēju. Es gan parasti tad vēl jaucu kaut ko citu klāt, ja ir aizdoms, kad ir tuvojās saaugstēšanās, un starp citu man pagājušajā nedēļā tā bija, kad likās, ka es zaudēju balsi, tīrot logus vējā. Un es ņēmu 2 paudārko kapsulas un jaucu klāt vēl 2 lakricas kapsulas, un tādu tējus arī dzēru vairākas reizes dienā. Un jā, man diezgan ātri tā balss atgriezās un arī neprogresēja, teiksim, tā saaugstēšanās. Vēl bija arī mums tāds gadījums arī pirms pāris gadiem ziemā. Mēs aizbraucām slēpot 4 ģimenes kopā, un tas bija tieši laiks, kad nesen bija Covid beidzies, un tad pēkšņi bez Covid arī vēl bija visi citi vīrusi, un tā arī sagadījās, kad tajā atvaļinājuma vidū slēpošanas laikā, principā, visi saslima ar 4 dažādiem vīrusiem, sākot ar akūtu vemšanu, beidzot ar augstām temperatūrām, ļoti smags stāvoklis. Un, principā, visas svētki, Ziemassvētki, jaunais gads pagāja kaut kādā slimošanā, bet tas bija tajās 3 ģimenēs, izņemot mūsējo. Un tas man kaut kā vēlreiz liekas, ka darbojās tie produkti, tāpēc, ka pirmkārt mēs attīramies regulāri, mēs lietojam tātad visus veselības koncepcijas produktus regulāri, un teiksim, pēc noteiktas schēmas. Un šajā ceļojumā tieši tā sagadījās, ka mēs vienīgi nebijām slimi. Protams, visiem bija jautājumi, kā tas var būt. Jūs nākat kā pie mums, visi tur vēmi, un mēs vienīgi arī bijām veseli. Bet tā arī bija. Tā bija arī situācija, kad vēlreiz pierādījās, kad tas viss darbojās. Bet ap šā laikā, ko es darīju, man bija līdzi 2 burciņas ar tiem skudrukoku, un es arī dalīju visiem pēc kārtas. Vienam ātrāk, vienam lēnāk, bet tas viss palīdzēja. Jā, un, protams, ka mēs nekur no turienes nokļūt mājās uzreiz, tas nebija iespējams. Tas aizdodas tālu galvenos, tas nav tā, ka tur rītā iekāp kaut kur un jau esi mājās un es jau varu palīdzēt. Vēl varbūt jāpiemina tas, ka skudrukokam ir arī pretsenīšu īpašības, un tas saistīts arī ar to ksilodina klātbūtni pašā mizā, un kombinācijā ar lapaholu, ko arī satur miza. Tad tas nomāc vairāku sēnīšu augšanu, vairošanos. Un ja ir aizdoms, ka tiešām ir dažādi veidi sēnes organismā, tā skaitā arī tā pats populārā kandida. Jā, tā ir ļoti bieži problēma sievietēm, starp citu arī man. Man bija agrāk, tagad nē, bet pirms es biju pazīstama ar produktiem. Principā katru atvaļinājumu, kā es braucu atvaļinājumā, man līdz jau bija sagatavots pretsēnīšu tā saucamās svecītes, jā, tā viņas saucās. Un es jau zināju, ka es aizbraucu ceļojumā, viss ceļojums būs sabojāts, bet tā man atkal būs šī piena sēna. Tagad viņas vairs nav, bet es domāju, tas izskatījums ar to organismu attīrīšanu. Ja kādam ir šī problēma tieši, tad skudrukoks varētu būt tas, kas varētu arī nomākt šīs sēnes, tieši arī kandidu. Un arī antiparastāra programma, ne par velti šis produkts ir iekšā arī pie antiparastārās programmas. Un kaut kā tā, es galveno izstāstījusi. Ja ir kaut kādi jautājumi, droši jautājiet. Fantastiska pieredze, Kristīna. Īstenībā tu pateici tiešām tās lietas, kad, tad, kad mums ir viss līdzi, mēs varam palīdzēt arī citiem. Tā jau parasti arī sanāk, ja. Es zinu, ka mēs ar Evitu toreiz, kad bijām tajā Turcijā, viņai nekas nebija līdzi, ja, un tur tā infekcija sākās, bet es jau viņai laicīgi devu. Mums bija kaķanaks, ja, arī ļoti antibakteriāls un plaša spektra, ļoti spēcīgs tāds liānas koks, arī varat pastudēt par viņu, palasīt, ja. Un tad, protams, man bija kaut kādi pretārpi, es vairs neatceros, un es tik viņai un sev, mums vispār arī nekas nebija pilnīgi tajā reizē, jā. Ja jūs jūtat, piemēram, kad ir, ja jūs ceļojat kaut kad, kad mūs biedē visu laiku atkal ar jauno vilni, ar kaut kādu vēl trakāku, tur mākslīgi radītu, jā, tur vīrusu un tā tālāk, jā, tad ļoti efektīvs un principā var arī profilaksē viņu izdzert, bet ļoti labi, ja ir līdzi arī fitovirāns, jā.
jo viņš izceļ ārā no tādiem gadījumiem, kad liekas, ka cits nekas vairs vispār nepalīdz. Ja? Ir bijis tā, ka vairs nepalīdz neviens pretbakteriālais, ne prettārpu, cilvēks dzer un nekas nav, jo šeit profesors Dušeks ir salicis 21 zālīšu maisījumu, kas ir principā fantastiska iedarbība uz nezināmas izcelsmes dažādiem vīrusiem, baktērijām un tā tālāk. Palasiet par to produktu. Viņš ir vienkārši fenomenāls. Tad, kad nekas cits nevar vairs gandrīz palīdzēt, liekas, vairs nav nekādu cerību, tad fitovirāns nāk mums arī palīgā. Ja? Tā kā viņu arī vajag pieslēgt, ja gadījumā jums liekas, ka netiekat ar kaut ko nezināmas izcelsmes dīvainu situāciju galā. Ja? Šobrīd mūsdienu pasaulē visu kaut ko mēs varam šobrīd arī pieredzēt. Ja? Nu, lūk, tālāk mēs ejam pie mūsu fantastiskajiem koralmainu pulverīšiem un kā mēs viņus dažādos veidos varam izmantot gan paģirām, gan saindēšanās gadījumos un tā tālāk mums stāstīs veselības trenere Diana Pelaka. Diana, lūdzu. Čau, čau visiem! Jā, es šodien pastāstīšu par mūsu jau iecienītajiem, es domāju, un iemīļotajiem koralmainu maisiņiem, bet tātad varbūt tie, kas vēl tā īsti nezin īsumā, kas tad šie ir. Tātad pamatā šie ir minerālu vielu kompleks, kas iegūts no koraļiem, un pamatā tie ir tātad kalcija un magnija sāļi, bet šajos mazajos maisiņos ietilpst vēl tādi minerāļi kā kālijs, nātrijs, dzels, fosfors, sērs, silīcijs, mangāns, cinks un arī citi elementi. Tātad kopā 69 mikro-makro elementi, kas mums ir salikti šādos te maisiņos. Ikdienā mēs jau zinām, kā mēs viņu lietojam, ja tātad mēs viņu pievienojam pie ūdens un dzeram tukšā un pustukšā dūšā. Bet šos te maisiņus es ceru, ka jūs nemetiet ārā, jo tā ir īsta vērtība, gan jauni maisiņi, gan arī lietotie, izmantotie maisiņi, kādos gadījumos noder. Tūlīt tad arī pastāstīšu. Kas, piemēram, man, un es zinu, ka daudziem citiem cilvēkiem, kādam tas vēders aiziet ciet šajos te ceļojumos, bet, piemēram, man ir tieši otrādi. Es nedrīkstu, kādreiz nedrīkstēju lāga neko ēst pirms braucieniem, pirms lidmašīnām, jo man taisni viss nāca ārā. Un tāds jā, uz tā stresa pamata, uz tās nervu sistēmas pamata, kad ir šīs te caurais vēders. Tad mēs ko darām? Protams, mēs ņemam šos te maisiņus. Vislabākais efekts būs, protams, no jauna maisiņa, jo viņš ir 200 reizes aktīvāks kā melnā ogle, jo viņš strādā būtībā kā sorbents. Ja? Jūs viņu izdzerat, naturāli beram tās smiltiņas mutē, izdzeram, skatāmies apmēram, cik jūs esat, teiksim, svarā liels vai mazs, ja, teiksim, es uz savu augumu izdzeru vienu maisiņu, man pilnībā pietiek, ja tas ir jauns maisiņš, ja tas ir izmantotais, es dzeru droši kādus 2-3 maisiņus. Izdzeru, un tad man šī te caureja tiešām mazinās. Vēl, protams, caureja mums var izraisīties no arī šīs te saindēšanās dažādas. Man personīgi gadījums bija, ka es biju Ēģiptē un saindējos no melones, kura bija droši vien jau bišķiņ ieskābusi, un arī vienkārši nāk ārā ūdens. Ko es darīju? Protams, man jau kā tagad gudrai meitenei ir līdzi vienmēr kaut kas no koraļiem. Es uzreiz šos te jaunos maisiņus dzēru 4 reizes dienā, 6 reizes dienā, un visu šo te, lai viņš kā sorbents savāc visu šo te baktēriju un izvada ārā. Un tik tiešām, man liekas, jau nākamās dienas vakarā es jau ļoti labi jutos, bet ir man pat gadījums, kad maniem klientiem šis maisiņš palīdz jau tās pašas dienas vakarā, viņš ir spējīgs piecelties un iet uz pasākumu, un tātad tiešām neutralizēt šo te caureju. Jā, tātad lietojam jaunus vai arī izmantotos, ja tāpēc izmantotos maisiņus nekādā gadījumā nemetiet projām. Kur vēl mēs varam izmantot šos te maisiņus? Nāk svētki, visādi pasākumi, ballītes, kāzas, dzimšanas dienas, vasaras sezonā īpaši, un, protams, kad tiek lietots arī kāds grādīgais dzēriens. Ko mēs darām šādā gadījumā? Mana recepte, bet jau mūsu daudz, es domāju, recepte no koralistiem. Mēs sagatavojamies ballītei jau iepriekš.
Kā mēs to darām? Mēs arī pirms ballītes iedzeram šos te maisiņus, arī tātad izberam mutē, izdzeram, jo tātad, tad, kad mēs ēdīsim, lietosim kādu grādīgu dzērienu, viņš jau kā sorbents mums šo visu savāks un neļaus šīm te toksiskajām vielām izvērsties pa visu ķermeni, jo īstenībā, piemēram, mana galva ir ārkārtīgi jūtīga uz alkoholiskiem dzērieniem, un es pat vairākas reizes esmu pārbaudījusi, ja es iedzeru kādu grādīgu dzērienu bez šiem te maisiņiem, man ir tāda ļoti riebīga sāpe galva, tā kā tāda pulsācija sākās, ja, no šiem te sulfītiem, sulfātiem un tā tālāk. Tāpēc pirms lietošanas izdzeru jau šo, un tad šī te sāpe jau tiešām pat nejūtu viņu, ja. Tad, kad jau tiek lietots alkohols, arī tajos brīžos mēs varam šos te maisiņus ņemt palīgā. Kādā veidā? Tātad ieberot šīs te smiltiņas negāzētos alkoholiskos dzērienos. Šādā veidā mēs arī jau to alkoholu kā tādu atbrīvojam no šiem te sulfītiem, sulfātiem, lai viņš jau pats pudelē esot uzsūc šos te nevajadzīgās lietas, un mēs dzeram daudz tīrāku un kvalitatīvāku šo te alkoholu. Bet tas darbosies tikai negāzētos dzērienos. Un pēc ballītes arī, protams, ballīte beigusies, obligāti padzeram gan koralmainu ūdeni, protams, ūdeni neaizmirstam ielietot, un arī šos te maisiņus varam vēl kādu uzdzert pēc ballītes. Nu, lūk, kaut ko vēl gribēju teikt. Jā, nu, pa lielam man liekas, jā, varbūt, ja ir kāds jautājums, tad var kāds mani papildināt. Jā. Vēl tos maisiņus uz kukaiņu kodiņumiem arī var liekt tās, nu, teiksim, tos pašus, to pulverīti, jā. Un... Kāds var papildināt? Es to maisiņu arī kafijā baru, jo, ja, piemēram, ceļojumā braucam, dažreiz tās kafijas ir dažādas. Ir, protams, valstis, kur viņas ir kvalitatīvas un bauda dzert, bet ir tādas, kur ir diezgan apšaubām tā kvalitāte. Tad labāk to maisiņu ir iebērt tajā krūzītē, un, lai absorbē un tad dzert kafiju. Es tā vismaz daru. Jā, es atcerējos, ko vēlējos teikt. Arī ir bijusi pieredze, kad arī ir glābti cilvēki, kā saka, ja, kuriem ir ļoti jau daudz alkohols, viņš jau vienkārši cilvēks jau vairs, nu, pilnīgi nestāv uz kājām, arī, lai viņš ātrāk, kā saka, nāktu pie samaņas un izskaidrotos, ja, lai nav šīs te reibumu samazinātu, tad arī bēram šos te maisiņus mutē, lai viņš tiek tos maisiņus, lai viņi tiek iekšā, jo tas arī ātrāk palīdz paģiru gadījumā, lielas alkoholā intoksikācijas gadījumā. Tā kā, jā, zelta vērtē. Jā, super, paldies. Jā, un es vēl gribēju papildināt, man te aizvakar bija sunim piemetusies caurei, nezinu no kā, bija laikam kaut ko salaizījies ārā, sauošņājies, nezinu, vakarā sākās, nu pamatīga caureja, mums te bija tāda liela šefte, kamēr visu savākt, un es, protams, aptiekas jau bija tā kā slēgtas, ogli man mājās nebija, un tad es atcerējos par šiem maisiņiem, un es viņam vienkārši samaisīju, sabēru kaut kādus 4-5 izlietotos maisiņus bļodiņā, samaisīju ar ūdeni, nu tāds maz bišķiņu ūdeni pielēju trauciņā un liku sunim izdzert. Un viņš arī izdzēra, un var teikt, viņš visu nakti nogulēja un vairāk caurē nebija. Nu, tā kā mēs pārstāvam, jo es nevarēju saprast, kā man atturēt to procesu, jo un viņam arī tam sunim bija vemšana, un tāda apusēja vemšana caurēja. Es domāju, ak, Dievs, tagad man būs jautra nakts, bet mēs apturējām ar šiem te minerāļiem, jā, sabērot iekšā ūdenī, un es biju pateicīga tam sunim, ka viņš arī dzēra. Citreiz, ja gadījumā viņš nedzer, var kaut kādā špricītā ievilkt. Jā. Es domāju, ka tad es tā vēršu muti vaļā un vienkārši ar špricīti špricīti var vienkārši ar karotīti, vai arī, ja bērnam. Jā. Ir citreiz, kad bērnam caurēja un viņš nedzer vai arī atsakās, vai viņš vairs nevar iedzert, tad ļoti, ļoti koncentrētu visu un ar karotīti mutē, un arī tā var, jā, tikt galā no tā. Jā, bet vai tik kā, jā. Papildinājumu, jā, super.
Jā, un ja ir gadījumā intoksikācija, jā, no alkohola vai no kaut kādas pārtikas, noteikti varam pieslēgt visu, kas ir aknām. Jā. Mums būs 29. fantastisks klātienes klientu dienas pasākums Dzirnavu ielā, nevis Dzirnavu, bet Miera ielā. Atceramies, Miera ielā 29. būs, kur mums būs tieši par aknu, jā, jo tas ir skaistuma, jaunības, enerģijas, hormonu un vispār atjaunotnes orgāns fantastisks, un mums ir superīgi produkti, lai viņu atjaunotu. Tā kā jā, nākiet skatieties, un, protams, pie intoksikācijām pieslēdzam arī vai nu pandetoksu, vai artišoku, vai korālu burdakrūtu. Droši, ja, tas viss vienmēr palīdzēs arī aknai, jo viņi ir šis te detoksikācijas mums orgāns, kas parasti cieši, ja mēs esam saindējušies, jā, ar jebko, vai ar alkoholu, vai ar pārtiku. Nu, ko tagad dodu vārdu veselības trenerei Sintijai Kalējai. Pastāstīsim tieši, kā tikt galā ar enerģijas trūkumu un tūsku. Ceļojuma laikā mums ir fantastiski lifehaki un produkti. Labdien visiem! Man ir paveicies. Es esmu no tiem ceļotājiem, kuram jau pirmajā ceļojumā tālajā pāri Eiropai ar mašīnu bija līdz tieši detoks komplekts. Un pirmajā brīdī es tā nesapratu, cik tas ir vērtīgi, bet tagad es zinu, ka katrā ceļojumā man ir līdz šī aptieciņa, un es papildinu viņus ar vien jauniem produktiem, un tagad es pastāstīšu no detoks komplekta tieši par pāris produktiem. Viens no tiem ir H-500. Tas ir dabiskais antioksidants, un īstenībā viņš palīdz šūnām tā kā pretoties dažādām stresa situācijām, dažādām fiziskām un garīgām slodzēm. Un šo te produktu es ieteiktu lietot arī jau pirms ceļojuma, tāpēc, ka man arī ir tā, ka man ir pirms ceļojuma stress, kad ir viss jāsavāc, viss ir jāsakārto, neko nedrīkst aizmirst, jāizplāno ar maršruti, un tad es iesaku jau pirms ceļojuma šo H-500 dzert. Viņš ir atbalsts, viņš ir tā kā enerģijas radīšanai, tāpēc viņš arī ir detoks komplektā. Viņš ir ļoti efektīvs, ja viņi izšķīdina ūdenī, glāzē ūdens, bet, kā pieredze rāda, ja vajag ātru enerģiju, tad viņu var arī zem mēles izšķīdināt un tā kā nosūkāt to tabletīti. Ceļojumi vispār ir pārbaudījumi, ja, un nekad nevar zināt, kas būs, ar ko jārēķinās, un tāpēc šis te produkts H-500 palīdz arī ātrāk atjaunoties, ja ir stresi, ja ir, piemēram, fizisks un garīgs slodzes. Un ceļojums, tā kā es zinu, ka daudz cilvēku arī ceļo tieši aktīvi, kāpj kalnos, peld, brauc ar dažādiem, teiksim tā, ar dažādiem, nevar teikt, aparātiem, ja, bet, močiem, piemēram, ja man ļoti daudz draugu brauc tieši ar motocikliem, tad H-500 ir ļoti kvalitatīvs un fantastisks enerģijas avots. Un es iesaku arī pirms ceļojuma jau sākt viņu lietot. Un H-500 arī palīdz, ja vajag strauji atgūt enerģiju. Piemēram, gadās tā, ka kādreiz, par cik mēs izlidojam no vienas valsts, no lietus, piemēram, un sniegu, un ielidojam uzreiz plus 30 grādos, tad ķermenim ir šoks. Un dažreiz ir tā, ka cilvēks nav slims, bet vienkārši ir šokā, un viņam ceļas temperatūra. Un arī tā man ir bijis, un tad šo H-500 var lietot vairākas kapsulas. Tas ir tā kā līdzīgi kā pie temperatūrām, pie saslimšanām, pie vīrusu infekcijām. Vienkārši izšķīdina siltā ūdenī un izdzer vairākas kapsulas vienlaicīgi. Tāpat, piemēram, ceļojumā man pašai nav gadījies, bet man pazīstamiem cilvēkiem no temperatūras svārstībām cilvēks pat nezina, kur viņš nosāst, un viņam uzmetās augstuma pumpa. Tad šo te H-500 var kapsuliņu izšķīdināt un arī uz tās augstuma pumpas vietas, tā kā samitrinot, uzlikt, pielikt, un arī tas palīdz atbrīvoties no šīm te velkošajām sāpēm, pie pašas, tā, kad viņi tikko sāk rasties. H-500 ir viss iedarbīgākais antioksidants un aizsargā ķermeņa šūnas no brīviem radikāļiem. Un vēl arī H-500 atjauno sārmaino vidi organismā. Tā kā šis ir produkts, kuram būtu jābūt līdzi visos ceļojumos, jeb kādā griezumā. Tā kā viņš ir
detoks pakā iekšā, tad es viņu līdz neesmu paņēmusi. Es domāju, ka visi jau viņu pazīst, pa lielam. Vēl arī H-500 uzlabo vielmaiņu. Skaidrs, ka ceļojumos citreiz gadās ēst neregulāri, citreiz ir ēdiens varbūt nav tik kvalitatīvs, tad H-500 ir tas, kas tieši regulē šo te vielmaiņas procesu un kas palīdz arī šūnai, jo, teiksim tā, mēs varbūt sēdamies kaut ko tādu, ko mēs ikdienā nelietojam, piemēram, ogļhidrātus vai kaut kādus cukurus, tad H-500 palīdz tieši šūnai šajā te procesā pārstrādāt šos te visus, teiksim tā, netik ļoti vēlamos ķermenim ēdienus. Lūk, tas ir par H-500. Vēl ir viens fantastisks produkts, tā ir alfa-alfa, jeb lucerna. Un alfa-alfa ir no seniem laikiem jau pazīstams kā ārstniecisks līdzeklis, un alfa-alfa arī, starp citu, ir detoks plus komplektā iekšā. Un tas ir līdzeklis, kas, piemēram, ko var dzert gan tējas veidā, gan arī kā kapsulu. Ja, piemēram, gadās kaut kādas ķibeles ar gremošanu, piemēram, ar zarnām, ar kuņģi, varbūt čūla, kāda var sāsināties, par kuru, teiksim, mēs tā kā neesam zinājuši, un pēkšņi ceļojumā hops un sāk sāpēt kaut kas vēderā. Tad alfa-alfa ir tas, kas palīdz tā kā tikt galā ar šo te problēmu, pie kam alfa-alfa arī stiprina ķermeni, stiprina, teiksim, pretošanās spējas slimībām, un dažādām infekcijām. Un vēl alfa-alfa ir ļoti efektīvs, ja, piemēram, gadās kaut kur arī par to pašu peldēšanu, ja kaut kas ir apsaldēts, un sanāk tā, kad jau sāk kaut kādas diskomforts, tad alfa-alfa ir tā, kas palīdz atbalsta nieres. Alfa-alfa tad var dzert arī vairākas kapsulas, vairākas reizes dienā. Lūk, un vēl kas ir dabīgais U-vitamīns ir alfā, un tas palīdz arī pret čūlām cīnīties. Mazina asins, teiksim, tādus asiņošanas un asins izplūdumus. Ja, piemēram, zilums droši vien gadījies ir, kā jau arī var gadīties ceļojumos, tad arī šo alfa-alfa lietot var. Bet vispār es ieteiktu viņu ņemt līdzi un dzert ceļojuma laikā visu ceļojuma laiku. Lūk, un trešais fantastiskais produkts, kas ir visiem aktīviem cilvēkiem un kas arī man ir līdz darbā, jo es viņu lietoju, tas ir, kur viņš ir, pie kameras, Pentokāns. Viņus es iemīlējusi pēdējā laikā, un tas ir enerģijas avots, tas ir visu sportistu draugs, tas ir visu aktīvo cilvēku draugs. Pentokāns K+ ir kālijs plus C vitamīns plus riboza. Un šis produkts ir kapsulu veidā, viņš ir jāizšķīdina ūdenī. Es parasti viņu tukšā dušā no rīta jau iedzeru, lai visa dienas garumā tā kā dotu enerģiju savam ķermenim, bet viņu var arī pēc slodzēm. Viņš ir tiešām visiem aktīviem cilvēkiem, kalnā kāpējiem, peldētājiem, braucējiem. Viņš ir sirds atbalsts, jo tur ir kālijs iekšā. C vitamīns ir svarīgs arī, teiksim, muskuļu apgādē ar skābekli. Pentokāns mazina, kas tā tagad ir pa skābi, kas izdalās pienskābi pēc fiziskām slodzēm. Un tas ir vienkārši fantastisks produkts. Viņš palīdz sirdī tikt galā ar dažādiem stresiem, ne tikai stresa izpratnē, bet piemēram, ar tām pašām temperatūras svārstībām, gan sirds, gan asinsvadu atbalsta tieši Pentokāns. Un palīdz uzturēt ķermeni augstā enerģijas līmenī, palīdz izturēt slodzes. Tas ir ļoti svarīgi, jā. Tas ir svarīgi, jo visi mēs gribam būt aktīvi. Varbūt es vēl kaut ko nepateicu, bet apgādā arī muskuļus ar skābekli. To es tikko ilusīju savos pierakstos. Paldies par uzmanību. Varbūt ir kaut kādi jautājumi, varbūt ir papildinājumi. Jā, Mārtiņam bija jāatslēdzās, viņš rakstīja, ja viņam bija rezultāts, ka H500 var pārvarēt nogurumu, pat ja miega ciet. Ja zem mēles pabarat H500 pulverīti un pēc 30 minūtēm noņem miegu un
un jā, pietiek vairāk stundas, lai būtu mošs. Jā, ceļojot, bieži vien arī tiešām ir šis te arī, ja tu esi šoferītes lodze vai arī pārbraucienos liekas, nu, kad vairs nevar izturēt, jau ir tāds bezspēks un viss pārējais, bet nav laika atpūsties, jā, un gulēt tajā brīdī, tad 500, jā, viena kapsuliņa, viņa var vienkārši ielikt mutē un tā kā gaidīt, kad izšķīst, lai viņš caur līmfu jau ātri iedarbojās, jā. Tas ir tiešām, viņš ir nogurumā tāds likvidētājs, ātrā tāda tā kā palīdzība. Jā, var, protams, šaidīt ūdenī un dzert ar ūdeni, bet ja liekas, ka nekas vairs nepalīdz, tad tā ir tāda jau tāda deva un tāds lifehacks, kā izturēt šo tas lodzi. Paldies, Sintija. Nu, ko, tagad ķeramies pie aizcietējumiem. Iveta Žīgure mums turpinās. Tā ir arī visiem ļoti liela izteikta problēma. Ko darīt ceļojuma laikā, ja ir aizcietējumi? Nu, jā, tā ir otra lielākā problēma. Ir ne tikai caurejas, jā, kuras uz kaut kādas infekcijas bāzes veidojās, jā, un biežāk tomēr ir dzirdēts par pretēju problēmu. Nevis ir tikai dzirdēts, bet ir zināms, ka cilvēkiem tā ir, tie ir aizcietējumi, jā, jo mainās ierastā vide, mainās ierastie apstākļi, pie kura cilvēks ir pieredzis, jā, jo arī mēs zinām, ka teiksim, vēdera izējas ir arī tāds algoritms, jeb režīms, kurā mūsu organisms strādā. Viņš ir mājās konkrētos apstākļos, un organisms zina, kas viņam ir jādara noteiktās rīta stundās visbiežāk, jāpazarot ūdeni. Un tāpēc arī cilvēkiem bieži vien ir problēmas vispār svešā vietā aiziet uz tualeti. Es nedomāju, ka par mazām darīšanām, jā, vispār cilvēki to daudz psiholoģiski nevar izdarīt, jā. Un tad, kad mēs ceļojam, tad loģiski, kad šī vieta un vide mainās arī uzturs. Ir klāt vēl arī, protams, stress. Šī gadījumā, jā, tā arī nostrādā veģetatīvā nervu sistēma, ja viņi dalās simpātiskajām, parasimpātiskajām, parasti tur, kur prevalē simpātiskā nervu sistēma, tur ir tādi gadījumi, par ko stāstīja mums Diāna, jā, bet ir cilvēki, kuriem tiešām tā ir problēma. Un, protams, ka ir jāpalīdz, jo tāpēc, kad, ilgstoši atrodoties ārpus mājas, tas ir ļoti liels diskomforts, ja cilvēks nevar tikt galā ar šo te problēmu, un taču nebūs jau tā, ka nedēļu vai divas viņš tagad vienkārši būs spiests atteikties no normālas vēdera izējas, ja? Un ar ko mēs varam palīdzēt? Mums ir pamatā ir 2 produkti. Viens ir tieši uz šo te mērķi orientēts produkts, tā ir Kaskara Sagrada. Tā ir krūpļa miza, Amerikas krūpļa miza. Viņi tieši iedarbojās uz rasno zarnu, veicina tātad šīs rasnās zarnas peristaltiku. Viņi nodrošina tātad toksīnu izvadu, nodrošina šo te rasnās zarnas atslābumu un arī pašā laikā nodrošina tātad šo te vēdera izeju, jā, lai viņa būtu pilnvērtīga. Parasti pietiek ar vienu kapsulu vakarā, lai šis process noritētu no rīta gludi. Ja? Teiksim tā, cilvēkiem, protams, ir dažādi šis zarnu trakta stāvoklis, un mēs katrs esam individuāls, varbūt kādam arī vajag divas kapsulas, bet tas ir jāskatās individuāli. Un kas ir tā labā lieta šim produktam, ka viņš neizraisa caurēju, viņš neizraisa spazmus, jo ļoti daudzi aptiekas produkti, viņi izraisa zarnu traktā pūšanos, spazmus, milzīgu diskomfortu, ja, ka tas iet caur tādu diskomfortu, ka pēc tam tiešām panesās caurēju, ka cilvēks nevar pēc tam vairs iziet no mājas, ja, un viņam ir šī problēma, ja, ka viņam pēc tam ir tieši otrādi pretēja problēma, Kaskara Sagrada. Ja, es vēlreiz tā kā parādīšu to produktu, prasīju, kā viņu sauc, Kaskara Sagrada. Tas ir Amerikas krūpļa miza. Tātad šis ir viens no produktiem. Otrs produkts, kurš ļoti labi palīdz arī vispār arī ikdienā, tas ir magnīzs.
Magnijs atslābina mūsu organismu, atslābina muskultūru, atslābina arī gludo muskultūru un līdz ar to arī nodrošina vēdera izeju. Ja, tur arī būs nepieciešams vismaz 2 kapsulas vakarā, bet arī ir jāskatās individuālā deva. Tās var būt 2, tās var būt 3, pat 4 kapsulas. Ja, teiksim, dienas otrā pusē deva ir jāpastāsta individuāli, jo ir dažreiz cilvēkam uz magnēziju ir tieši pretēja reakcija, ka viņiem tiešām arī ir caurei, tā kā vajadzētu tā kā iepazīt savu organismu, uz ko labāk reaģē. Ja, un arī problēmai ar vēdera izeju ir dažādi iemesli. Ja? Ir problēmas arī ar žults izvadi. Ja? Un šeit ļoti labi palīdz tie produkti, kurus minēja Vineta. Antiparazitārie, viņi visi darbojas uz žults pulsu. Ja mēs veicinām žults pulšu darbību, tad līdz ar to arī aktivizējās visa zarnu traktu darbība. Un arī magnijs, ja, darbojās ne tikai uz muskultūru, bet arī ir labs žultzinējs. Līdz ar to arī aktivizē zarnu trakta darbību. Ja, tā kā droši var ieteikt šos 2 produktus izmantot ceļojumā, ņemt līdzi, ja cilvēks ir ievērojis, ka viņam ir šī problēma, ka viņa pastāv, un viņa tiešām pastāv daudziem cilvēkiem. Super. Paldies, Ivetiņ. Tālāk. Mums ir parunāsim mazliet par tūskām. Par tūskām jau runāja atsevišķi gan Sintija pie pentokāna, gan pie lucernas, ja, ka daudziem ceļojot tiešām ir šīs te tūskas, ja, tad jūs varat pentokānu paņemt pa 1 tabletītei 2 reizes dienā padzert, ja, un lucernu arī, ja, vismaz tukšā dušā vismaz 2-3 kapsulas, ļoti labi tiešām notiek šī te arī liekā šķidrumā arī izvadīšana, ja, un kā jau Iveta teica, gan gramošana, gan visu arī pretārpu līdzekļi arī parafaitā, ja, ir šie te arī urīna dzenošo zālīšu maisījumi, kas palīdzēs jums atbrīvoties no šī te liekā šķidruma, kas tiešām arī ceļojot mūs piemeklē. Par apdegumiem jau es stāstīju, ja, kad emu tauki un šis te, jā, Silver Max vai Silver gēliņu var jau uz nakti pasmērēt arī, ja ir notikuši šie apdegumi, bet ļoti labi ādu mīkstina arī emu tauki gan pēc sauļošanās, gan pirms, jo viņam ir ļoti reģenerējoša dziļa iedarbība, viņš vispār ir kaut kāds unikāls produkts. Es viņu lietoju sejas krēma vietā jau 15 gadus, viņam ir ļoti ādu mitrinošas īpašības, neskatoties uz to, ka tā ir emu eļļa, ja. Viņš ir ļoti dziļi iesūtās ādā, reģenerē arī uz sāpošām locītavām, var svērēt uz akūtām kaut kādām, kad ir gan sāpes, gan locītavu sāpes vai jebkuras problēmas, ja, viņam ir arī sāpes remdējošas īpašības, tā kā viņš ir ļoti universāls, fantastisks produkts, ja, ko es vienmēr arī ņemu līdzi ceļojot obligāti. Nu ko, tagad mums veselības trenere Indra Šmite pastāstīs, kā viņa lieto tējas koka eļļu dažādiem gadījumiem. Mums šodien būs ilgāka šī te veselības stunda, ja būs ilgāk par stundu, bet tomēr mums vajag visu to izrunāt, lai viņš ir vienā lekcijā, jo kam interesēs, tas noteikti skatīsies, un viņam tas būs ļoti aktuāli. Piekrītat, ja? Tātad Indriņa mums par tējas koku un pastāstīs lifehacku, kā ērti paņemt līdzi ceļojumā mūsu produktus. Jā, labdien visiem! Jā, par tējas koka eļļu. Tā ir maza pudelīte, bet man ir ļoti vecs iepakojums, pat es neatceros 3-4 gadu atpakaļ pirkts, viņa ļoti ilgam laikam pietiek, jo tur ir 30 ml mūsu iepakojumā iekšā. Un viņa ir unikāla ar savām antiseptiskajām īpašībām, un ir pierādīts arī, ka spēj viņa nogalināt daudz baktērijas, vīrusu, sēnītes, un tādējādi arī nodrošinot lielisku risinājumu dažādu problēmu gadījumos. Vēl viņa arī ir efektīva, viņa efektīvi iedarbojās uz kroniskiem ādas iekaisumiem, nodrošina, noņem šo te kairinājumu, ja ir kādi kukaiņu kodumi, kas droši vien tuliņās tuvojās Jāņi, un mūs noteikti pārsteigs nesagatavotus, jā, odu uzlidojumi. Tad pie viena uzreiz es gribu stāstīt arī, kā es izvairos no šiem te odiem un uzmācīgajiem visādiem lidojošiem dzīvniekiem.
Es samaisu pudelītē, tādā pušamajā pudelītē, es ūdenim piepilinu klāt šo te eļļu. Protams, viņš nav ilgstoši efektīvi darbojošs līdzeklis, bet viņš ir ekoloģiski darbojošs līdzeklis, un odiem nepatīk šī te ēteriskā smarža, un viņi netuvojas klāt. Un tādu var pūst virsū gan bērniem, gan pieaugušajiem. Var pēc laiciņa atkārtot, ja liekas, kad ir izgarojusi šī te eļļiņa jau ārā. Bet, man palīdz un man patīk šī smarža, un lidoņiem viņa nepatīk. Līdz ar to ir labs risinājums. Vēl labs lifehacks ir par to, ka eļļa ir ļoti stipra un ēteriska, bet viņai ir šīs te antiseptiskās īpašības, un līdz ar to viņai ļoti labi lietot arī iekšīgi pie urīnceļa iekaisumiem vai arī pie kādām vēdera problēmām. Protams, tas ir jāizvērtē, vai ir īstais gadījums, jā. Un kā mēs tad viņu varam ielietot iekšīgi, jo mēs viņu iedzert nevaram, viņa nav iedzerama, viņa ir ļoti spēcīga, 100%. Un tad mēs ņemam, piemēram, skudrukokas kapsuliņu, attaisam vaļā, izbaram ārā šo te aktīvo vieliņu, kas ir tajā, mēs viņu vai uztaisam kā tēju vai alfa kapsulu, ņemam jebkuru. Un šī te izbērtajā kapsulā mēs iepilinām burtiski tur 3-4 pilītes šo te eļļiņu, aiztaisam ciet kapsulu un norijam ar ūdeni. Un viņa nonāk mums jau tālāk jau zarnu traktā. Tur lēnām izkūst šī kapsula, un tad arī mēs saņemam šo te antiseptisko īpašību, un tādā veidā mēs varam arī ātrāk palīdzēt atveseļoties no dažādām problēmām mūsu organismam. Vēl eļļiņa labi ir lietojama, ja ir iesnas sākušās. Tad mēs paņemam šo eļļu, sasmērējam spilvenu, guļamies un atvieglo elpošanu un arī dziedina mūsu elpceļu šādā veidā. Arī, ja tās pašas iesnas ir vai veidojas kaut kādi kakla iekaisumi, mēs varam vakarā ejot gulēt, iemasēt smaganas ar tejas koku eļļu, uzpilinām uz pirksta un kārtīgi iemasējam. Garša nav patīkama, jā, bet miedziņš nāk un ātri aizmiegam, un nākošā rītā ir ļoti laba sajūta, mutē ļoti svaiga sajūta. Un mēs esam patiešām labu lietu izdarījuši caur līmfu, mums uzsūcās, un arī gan zobu problēmu gadījumos tas dod atrisinājumu, gan arī tāpat tās visiem augšējiem elpceļiem labi darbojās. Tā, vēl ir iespēja arī pie šampūna, ja ir blauksnis, tad varam pilināt klāt šo eļļiņu. Un arī kājas nagiem, ja ir sēnīti, tad mums ir arī rezultāts cilvēkam, kad vienkārši regulāri katru dienu ar šo tejas koku eļļu tīru smērēju šo te nadziņu. Un noauga viņš jau jauns un smuks un arī pazuda šī sēnīta, bet paralēli, protams, ir jātīra arī organisms. Jo ne tikai no ārpuses mēs varam, bet arī no iekšpuses mums ir jātīra. Un smērēt kodumu vietas, to jau es arī pateicu. Tas arī par tejas koku eļļu man tā kā ātri ir viss. Un tad es pastāstīšu par to, kā es ņemu līdzi šos te Koraļu kluba produktiņus, lai mums nav čemodāns jāpiekrāmē līdz pusē pilns ar mūsu burkām, jo kā Vineta jau teica, ka viņa ņem to, un tad liekas, ka tad viens čemodāns mums ir līdzi jau tikai viena ar šiem te produktiem. Un ko vēl es gribēju minēt, es pat esmu lidojusi uz Austrāliju, un arī Austrālijā, kur patiešām ir ļoti stingra kontrole un ļoti bauda, ar ko tur vispār iekšā var tikt, jo tur pārtiku vispār nevar ievest, bet man bija līdzi, tad gan man bija lielais maiss līdzi ar šīm te pudelēm lielajā čemodānā, un paskatījās un neko neteica, un viss kārtībā arī bija tur, tā kā patiešām, man liekas, neesmu dzirdējis, kad būtu kādas problēmas. Ja vienīgais mēs ņemam šo te Silvermax pudelīti līdzi, un tas ir 118 mililitri, un tās ir gan noņemtas, tāpēc, ka nav 100 mililitri, lai gan cilvēki saka, bet man jau viņa tikai pusītē, bet vienalga. Tie cilvēki ir nepielūdzami. Vēl
Jā, par to tad kā es ņemu līdzi. Protams, mums ir šīs te kastītes. Es jau atkal jūtos kā tāds sanais mohikāns koraļu klubā. Man ir pati vecākā laikam kastīte, kāda mums ir bijusi. Bet nu, šeit mēs varam paņemt, jā, ja mums ir kaut kāds brauciens, tur 1-2 dieniņas, jā, tad mēs tādā kastītē. Mums tagad, protams, ir ļoti skaisti šie te boksiņi, kurus mēs varam piepildīt ar kapsulām un ņemt līdzi arī tādus. Bet, ja braucam uz Turciju uz 2 nedēļām, tad es vienkārši ņemu šos te mazos pārtikas maisiņus un viņos sapildu iekšā produktiņus. Katrā maisiņā vienu produktu, uzrakstu virsū, kas tas ir. Viņā var ļoti daudz sabērt, gandrīz vai pat visu buņģu. Kaut kādus es arī lieku kopā, tur Protivity, piemēram, ar spirulīnu, jā, nu tos var ļoti labi atšķirt, līdz ar to viņi pat nav atsevišķi jāber. Un tādu veselu čupu es paņēmu, man te ir savi, es nezinu, 10-12 produkti, jā, viena tāda šauja, maisā iekšā un čemodānā iekšā. Vietu daudz neaizņem, kad vajag, meklējam, ko vajag, palīdzam paši sev un arī tiem, kas mums blakus. Paldies! Superiņi. Man bija jautājums, vai viņi nepieklasās par to, ka nav tie marķējumi virsū nosaukumu. Var vienkārši tā maisiņos, jā? Lidostā, es domāju. Jā, man nav nekad piekasījušies. Nav. Jo es pārst visām buņģiņām braucu, bet tas ir baigais apjoms paparīt, kad nezinu, cik buņģiņi. Nē, man nav nekad, par šo man nav piekasījušies. Nē. Nu, es saku, jā, Austrālijā tur man bija buņģus, un tur man arī likās, ka kā būs, ja man tur ir viņa atvērta jau, varbūt es tur nezinu, ko esmu ievērusi, dažas man bija ciet, bet viņi arī paskatījās suplementu un viss, jā. Tā kā, nu, nav nekas, jā. Lai gan mēs zinām, ka mēs kā 500 šņaucam iekšīgi un visādi daramies, jā. Bet... Jā. Varbūt nevajag tas te lidostā to darīt. Lidostā tur tiešām nevajag. Starp citu, mums bija pēdējo reizi, kad mēs lidojām, manuprāt, aprīlī tas bija uz Latviju. Viņiem lidostās ir tādā, es nezinu, kādā veidā iekrīt kaut kāds laimests, ka tev visu pārbauda uz tām pašām narkotikām. Un tur iekrīt mans vīrs toreiz ar visu anketu. Atnāca veseli 2 darbinieki, viņi sēdēja 15 minūtes un vēl anketu pildīja. Viņam arī bija viss tāds puņķiņas, bet tās viņi nemeklē, viņi meklē kaut ko citu. Tas mums visam nepievērš uzmanību, jā. Viņi ļoti ātri var noteikt, vai tās ir kaut kāds bīstams vielas vai nē, un turpat viņi, jā, tas mūsu atvērtie baltie pulverīši, viņas principā, nu, viņi nevar viņas nekādā veidā atņemt, viņiem viņi vispār neinteresē, viņi uzreiz pārbauda un viss super. Jā, man arī nav. Un vēl es gribu piebilst par šo te emoeļiņu. Aptiekas es produktiņus paskatījos par tējas-koku eļļu, jā. Es paskatījos aptiekas produktus un tur 10 ml maksā ap 10-12 eiro pudelīte. Nu arī 100% tējas-koka eļļa. Tad mūsu šī te 30 ml pudelīte maksā 16 eiro. Tā kā ļoti izdevīgi patiešām iegādāties mūsu produktu. Paldies! 2 reiz lētāks, jā, super. Paldies, Indriņa, par to dabīgo pretotu odu līdzekli. Tu viņu sajauc ar, ko tu viņu sajauc? Ar pliku ūdeni. Ar ūdeni. Jā, nu vienkārši vajag tik daudz, lai viņš patiešām jūtās, ka tur, jo viņš, nu, smuki samaisās kopā, jā, un kā pūš, tad var just, kad, nu, smuki smaržo, mums smuki. Super. Ja gribās vēl ekstra kaut kādu to dezinfekciju, var arī pieaugt vēl uz Silver Max vai arī uz Silver Max bāzes. Es domāju, šitāds līdzeklis arī pret ērcēm. Es domāju, ērcēm arī nepatiktu noteikti. Nu jā. Nekad neziežos ar tiem odu līdzekļiem, jo viņi vienkārši pretīgi smird un viņi ir ķīmiski un es pēc tam nevaru pālpot un es domāju, jā, kāda jēga, ka es tīrījos, ka es šito visu kaut kādu monstru tagad pūtīšu virsū. Super, tā ir ļoti laba receptīte. Jā, nu, lūk, un pēdējais padoms. Kam ir šāda nūjiņa? Tagad es noņemšu blūru. Un kas nezina, kas tas tāds ir? Es tikai īsi pavisam īsi, jo par viņu man ir atsevišķs video. Kam gribās video ar visām izmantošanas lifehackiem, ja, tad paprasiet, es aizsūtīšu 15 minūtes vai pusstundu, es tur stāstu, kā viņu izmantot. Bet šīs man ir vienmēr līdzi un ir izglābis ļoti daudz dzīvības, veselības, ja, jo tas ir dažādām traumām un dažādiem kritiskiem gadījumiem. Šis ir vitalizators. Ja, tā ir vitalizācija, tā ir vienkārši burvīga metode zinātnieku
ķīmiku darbi, šūmaņa frekvence, etalona ūdens viņā ir iekšā un principā 3 nedēļu laikā sadzīst lūzumi, ja jūs liekat klāt, ja ir trauma un jūs momentā tiekat apstrādāt šo te vietiņu ļoti labi. Viņš novērš gan hematomas, gan asins izplūdumus. Es zinu, ka mana vecākā mazmeita nokrita vienreiz uz flīzēm, un jau bija izveidojusies tāda hematoma sārkans, tāds jau pūns milzīgs pa visu pieri. Un mēs apļojām viņai kaut kādas 5 minūtītes, 10. Viņa pat pati atļāva, jā. Un pēc pusstundas es skatos, viņai palicis tikai tāds māziņš, neliels sārtumiņš, hematoma nekāda, ziluma vispār nepaliek, jā. Viņš ir unikāls līdzeklis. Ar viņu var apstrādāt arī dažādus šķidrumus. Viņu var, teiksim, ja cilvēkam ir kritiska situācija, viņš ir zaudējis samaņu vai viņam ļoti sāp galva, tad mēs vienkārši apļojam šādi te, bet tas ir manā kosmētikas maciņā, šis te vitalizators. Viņus par laimi var nopirkt šobrīd Koreļu klubā, viņus vairākus gadus nevarēja, un mēs rakstījām petīcijas un vēstules, lai mums atdod šo te unikālo burju nūjiņu, ja. Tā kā arī šo te jūs noteikti ņemat līdzi, iemācaties viņu izmantot un tiešām būsiet ļoti labi pasargāti visādiem dzīves gadījumiem. Lai jums forši svētki, lai jums fantastiskas brīvdienas, lai jūs visi veseli, lai jums arī, ja kaut kas notiek, lai mūsu superīgās dabas vielas jums palīdz. Un es domāju, mēs šodien ļoti vērtīgi pastrādājam. Paldies visiem spīkeriem, paldies jautājumiem. Es skatījos, bija jautājumi par devām, ja Sanitiņai jautājumi, bet es domāju, tu pajautāsi Ivetai, ja pēc tam. Ja ir kādi jautājumi, rakstiet savam tiešajam konsultantam vai mūsu grupās, un mēs atbildēsim vēl uz šiem jautājumiem, jā. Un man grifonija dod labu noskaņojumu, rakstīja Sanita, un meita labi izguļās no nakts maiņas, lieto grifoniju. Jā, grifonija ir unikāls augs, lai jums visiem stabila nervu sistēma arī šajā laikā, jo principā, kā saka, visvairāk šķiršanos notiek tieši pēc ceļojumiem, pēc brīvdienām, tad, kad mēs esam pavadījuši kopā ļoti daudz laika, tā kā vajag noteikti emocionālo arī noturību, mūsu produkti noteikti arī šajā palīdzēs jums. Paldies, mīļie!